bet man atkal nav skaidrs, ko mēs šeit liekam titrā. Nu, parādīsies mūsu sejas, un tad būs apakšā titrs. Man būs rakstīts vienkārši Arturs Kaimiņš. Ar tev ko likt? Tu zini, es pēdējā laikā viss, kas man to vajadzēja, es saku dzīves pasažieris. Vienkārši dzīves pasažieris. Vienkārši dzīves pasažieris. Andris Daugaviņš? Dzīves pasažieris. Dzīves pasažieris. Vai pasažieris ar lielo burtu? Nē, kāpēc? Dzīves pasažieris. Nu, vilcienā tagad nevienu pasažieru ar lielo burtu nedēvē. Nu, tāpēc jautāju. Es esmu daltoniņš. Bet, nu, es tev ticu. Tu to daltoniņš visu laiku. Kā ir? Kas? Nu, kad tu esi daltoniņš, es vienkārši... Nu, Es saprotu, ka tu jau atšķir krāsas. Kā es tev varu atbildēt, ja es nezinu, kā ir, kad nav? Tas ir gan stulbs jautājums, ja no manas puses. Jā, nu... Nē, Tu varētu aiziet, un mēs varētu sākt, vai ir kaut kādas, tagad mēs drīkstam. Meža karalis atļāva. Vaļā. Šaujam vaļā. Ja tev gribās padzerties un nepadzerties, mēs varam, ja? Visi Varam. aiziet. Pam. Ļoti maz mūzikas. Apmēram 2, varbūt 3 muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Sunu būda. Vau! Sveicināti, labdien, labrīt, labvakar. Šodien ciemos ir Andris Daugaviņš, kurš ir dzīves pasažieris. Un kā pasažierim esat, tev ir biļetes. Nu, ja es esmu pasažieris, nu, tad droši vien, ka ir biļets. Var arī pa zaķi braukt, galvenais, lai nenoķer. Pa zaķi, lai brauc zaķīts, bet tev ir biļete. Pa zaķi. Jā, labi. Nu, pa zaķi, jā. Jā, man ir biļete, nu, visticamāk, man biļete ir dzimšanas apliecība. Bet tā tev biļetes nav. Kā tev tieši vajag? Man kaut kāda biļete bija mašīnā. Bet tā tev nav biļetes, nu, kad tu esi dzīves pasažieris. Tāpēc, ka mēs izrunājām, ka mēs laikam vārds uz vārds, un tad dzīves pasažieris. Nu, ja tu pieliks klāt bez biļetes, tu zini, man vienalga. Es gribu izdarīt tā, ka sāksim ar, varbūt tu pieņemsi. Es esmu sagatavojis tev biļeti. Šeit tev, Andri, ir biļeti. Paldies. Jā. Tagad tu esi dzīves pasažieris ar biļeti. Biļeti, tas ir svarīgi, ka tev ir biļeti. Ideāli. Beidzot, man visi dzīvē nokārtojies, Tu ir, nu, tā kā, beidzot, tev ir biļeti. Ja tev kāds jautās, nu, kas tev pa pasažieru parāda biļeti? Lūdzu, man ir skaidrs. Varēšu iet arī uz operiem. Jā! Labi. Varēsi. Tu esi Latvijas labākais aktieris kino, bet, Kirstapā bijis. Es tā, sapratu, ka tu esi saņēmis balvu vai kādā nomināciju. Es esmu atzīts par labāko otrā plāna. Labākais otrā plāns? Jā. Kurā gadā tas bija? Tas, ja nemaldos, bija 2018. Gada rudenī, laikam, vai novembrī. Negaidīju, to es negaidīju. Jau tā, kad man pateica par to nominācijas, tā, labi. Bez tam visi zvana, es saku, beidziet ākstīties. Tur cilvēki ir mācījušies, mocījušies, visu kaut ko, un atnāk viens tāds tirliņš, beidziet, tas nevar būt. Nē, es tev nekāds tirliņš. Manuprāt, tas ļoti krūts un paušs darbs, ko tu esi uztaisījis. Tas bija tas Excellence, kriminālās Excellence fonds. Jā, es nemaldos. Jā. Nu, lūk. Tad par to visu cieņu malači, ir sevišķi par to, ka tas notikās tā kā, 3 gadus, jā? 3 gadus, es tā lasīju. Apmēram, jā, tā bija. Tu biji tagad
sieviešu žurnālā vīriešu interviju, kur sanāk, ka to informāciju tā kā, visu laiku tā kā stāstā vēlreiz. Tas bija tagad jauns dzīves notikums. Un tad, tavuprāt, aktieru profesija, tā ir vīrišķīga profesija? Nu, tā ir profesija, ko nozīmē vīrišķīga. Ko tad, ja viņi būtu tikai un vienīgi vīrišķīgi, tas sievietes nebūtu aktrises? Nu, bet kā džekām? Profesija kā profesija. Nu, kosmonauts pieņemsim, tā ir vīrišķīga profesija. Kāda starpība? Nu, ja cilvēkam gribās ar to nodarboties, viņš to nodarbojās, tur pilnīgi nav nekāda starpības. Tā ir vīrišķīga vai kaut kāda vēl. Tāds, tas gan jocīgs tāds salīdzinājums. Pastāv tāds cilvēku, kad domā daudzi, ka aktieriem vīrieti būtu, tas tā nav vīrišķīgi. Nu, kāpēc aktieri viņi spēlē karavīrus, peld pa dīķiem un krīt, mūsu paši Pāvils, Edvards Pāvils, vēl kalpos to baļķi nesa, tas nebija virsšķīgi, ko viņš meta virsū tiem razviliešiem vai radzviliešiem, es līdz šim brīdim nesapratu, kā ir pareizi. Labi, bet tā aktieri, kas, tā kā tagad, tu esi iepazinies jau ar aktieriem, tev jau kurais projekts, tagad es noskatījos savus abas divas sezonas ar tevi un Niklau, viņam patīk tas labais sliktais policists, ja ne? Nelūgtie viesi, ja? Tu pats esi kādreiz bijis nelūgtais viesis? Man liekas, ka nē. Nu, parasti es neeju uz turienu, kur man nelūdz. Tas tā diezgan stulbi būtu un tu varētu arī norauties, kur tāds nelūgts te es atnācis šajien. Nu labi, un tu pats esi pamanījis, tev ir kaut kāda saruna bijusi varbūt ar kādiem, kino pazinējiem vai varbūt kādiem, kritiķiem vai kaut kādas, tādas normālas sarunas, piemēram, ka tev, teiksim, salīdzina, ka tev tā kā varētu būt franču kino seja. Tagad tāda 60. 70. franču kino. Par to es runāju ar nevienu neesmu, starp citu franču kino ir sevišķi tas laiks, par ko tu runā, man ļoti patīk, es ieskatu, kad viens no labākajiem kinematogrāfiem ir franču vecās filmas. Viennozīmīgi man vispārējā cieņa, un neteikšu, ka Alks ir Belmondo, kurš pie tā, jā, es zināju, ka tu kaut ko spraudījis pie tās sienas, jā. Tikai man baigais lūgums, es skatījos, pierē nevajag, jā, izskatās pēc kontrolu šāvienu. Bet tu pasties, kam es tagad liku pierē? Delona. Es liku. Tagad jau nē. Tad ir, teiksim, Belmondo arī, vai ne, viss cieņa. Jā, pareizi? Viennozīmīgi. Vai ne? Tāpēc es arī gribēju ar tiem frančiem, to franču sejas kino vaipstiem, kas tev piemīt. Tā ir, nav bieži tā kā. Tas tā ir Latvijas platums. Yes. Tu nezināji to? Nē. Tā ir. Un... Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Tas tā atmosfērā, tāpēc es sagatavoju tā kā sieriņi, maizīti, ļoti makaroniņus, tad drīkst droši. Jā? Protams. Es tajā brīdī, kad es neko neteikšu un klausīšos tevi, tad es ielikšu kādu kumošu. Es esmu nolēmis mazāk runāt. Ideāls, starp citu. Galta beigās klusēšana ir zelts, vai ne? Tavs mīļākais aktieris, mēs atkal atgriežamies pie aktieriem, tavs mīļākais aktieris ir divi, es tā sapratu. Al Pacino un Leonardo DiCaprio. Viņš nav mans mīļākais, DiCaprio es uzskatu šobrīd par labāko. Ok. Šobrīd. Labi, un es tev piekrītu. Un par Al Pacino, interesants fakts ar citu. Cik tev ir augums? 1,72 vai 4, neatceros. Bija iespējams, ka mazāk. Viņam ir metrs, tu saraujies. Viņam Al Pacino 1,69 laikam ir. Wow. Ja. Bet skaties. Es esmu garāks par Al Pacino, es jau jūtos. Bet zini, kas viņu, viņš sāka to savu, viņam tas karjeras gājiens, sākās 72. gadā ar to filmu Krustāvs. Godfather. Vai tad? Jā. Un viņu negribēja neviens producents tur redzēt. Viņš jau bija diezgan slavens aktieris Broadwayā, bet Broadwayā, tā kā uz dēļiem. Bet kino viņam nebija. Un Coppola, režisors, teica, ka nē, es gribu Al Pacino. Viņš saka, nē, un viņš tā kā iestājās tādā pozā, viņš nefilmēs.
Un no turienes sākās tieši šis te, Al Pacino, tas te, zvaigznes. Tad Scarface ir pēc Krustāva, ja? Jā. Nu, tas man ir jaunums. Nu, lūk, un tā bija režisora untuma lieta. Jūs zināt, tā ir Hollywood, un Hollywoodgās, tur producents principā nosaka, vai ne? Nu, ja tu neesi Nolans, pieņemsim. Tāpēc Coppola ir Coppola. Nu, lūk, precīzi. Un viņš arī minēja to Coppola. Visa kāda Latvija. Visa pasaule, viss kosmos. Gan jau arī citlabdēji skatās. Līdz ar to, redz, kā viņam tā karjerā. Tā šitā te aizgāja. Un savukārt par DiCaprio es tev piekrītu par to, ka viņš ir tiešām mega jaudīgs džeks. Zaķīt, lūdzu, varam pasties to koncentrēšanās līmeni. Wall Street vilks. Background and action. Hey, we'll talk in a minute. Thanks for coming by, huh? Vēl? Super maza epizode, bet... Set and background Skaties, redz roka? and action. Jā. Hey, we'll talk in a minute. Un kā vilks saķer? Un aiziet. Jā. Un tu pats saproti, paldies, tu pats saproti, cik grūti, parasti ir lielie setapi cilvēkiem. Tu esi tur bijis, tu zini to. Un pasties, kāda koncentrētība tur bija. Tur redzējuši bija sastīns tā kā tīģeri, kurš medās tojās virsū. Un tikko kā ir klape, tā roka izrauļ ārā un viss aiziet. Meistars. Meistars, viennozīmīgi meistars. Tāpēc es arī saku, ka manā ieskatā viņš ir labākais šobrīd aktieris. Amerikā, Hollywoodā. Es neskatos Bollywoodā, man iespējams, ka kāds tur ir labāks varbūt, bet tos tēlus, kurus viņš ir radījis, Wall Street vilks, vienreiz Hollywoodā, viņi it kā viens tas pats cilvēks, it kā dažādi, bet viņš tik lieliski un atšķirīgi viņus nospēlē, ka man viennozīmīga ticība jebkurai lomai, ka tieši tādam tam cilvēkam, tam tēlam vajag būt. Viņš arī būs Franks Sinatra. Franks, cilvēku, ko es apskaužu baltu skaudību, jo es ir pazīdnis visus, viņš ir izbaudījis, man liekas, visi iespējamās dzīves peripetīs, iespējas, neiespējas, ir pazīstams bijis ar mafijas locekļiem, ir bijis tur sieviešu mīluls un visur. Man liekas, ka Franks ir Franks. Labi. Dāmas un kungi, ir tā, ka man ļoti gribējās, lai būtu mazliet tāds entertainment redzījums, tā kā, lai būtu pašam jautri un jums patiktu šīs. Un Andris to stundu pirms redzījuma atsūta man šādu te palagu ar savām pārdomām ārpus kino. Un tu zini, Andri, es ļoti priecīgs esmu, ka tev tādas domas ir un vēl to pasaki, jo aktieri pārsvarā savas tādas domas viņi nesaka, it sevišķi par politiku. Un tu esi bijis jurists, tu jau esi arī jurists. Profesija tā ir man. Un tu, ko tu man atsūtīji, mēs ķersimies tam klāt, es tā ceru, ka tu man varbūt pastāstīs, jo varbūt mums kaut kur domas sakatīs, varbūt nē. Bet par to kino tu esi izdarījis labas lietas, jo tu esi ierakstījis mūžības grāmatā. Un tā ir kino, tas ir mūžības grāmatā, un tā ir laba filma, tad vēl jau pašāk. Jo šī džeti, viņi arī mūžības grāmatā ierakstījušās. Viennozīmīgi, vai ne? Līdz ar to tas ir ļoti... jaudīgi, ka tas ir izdarīts. Un tad ir tā, ka lasot, skatoties visas tās intervijas, kas tur sadēls un tā tālāk, tev bija banka dinastija, tad bija Repše bankas direktors, Latvijas bankas direktors. Un pēc tam viņš kļuva par ministru prezidentu. Un tad tā dinastija tika, kaut kas jums tur notika, dinastija tika aizslēgta ciet. Īsāk sakot, pagāja 20 gadi. Es tā vienkārši tā domāju. Un tad ministra prezidents Einārs Repše kļūst arī par aktieri. Felis, Demulkta, Mitis, Glaudīts kaķis ir vājš kaķis. Suņu būda. Vau! Un tad ministra prezidents Einārs Repše kļūst arī par aktieri. Nelūgtu jūs viesi. Einārs Repše. Ko es teicu? Einārs Repše. Tāpēc, ka Ja nemaldos. varbūt piedod. Viņam prasa piedošanu. Man tad pilnīgi vienalga, ko viņš sauc Einārs vai Einārs. Tā, lai būtu precīzi. Einārs, es biju domājis Einārs, bet varbūt es biju aizdomājies. Tas ir dzīves sīkumiņš. Perfekt, bet respektīvi, viņš, jūs nokļuvāt, kādā liekas, kurš ir labāks aktieris, tu vai viņš?
nezinu vispār par to, kurš ir labāks vai sliktāks aktieris, nu nedod Dievs sāks paši aktieri vērtēt. Par to vērtēs skatītājs. Manā ieskatā galvenais ir, vai skatītājs tic tam, ko viņš redz un kas tas ir vai nē. Labi, bet skaties. Jūs bija, tā teikt, iedomājies tev ir cemme. Notikās tas, kas notikās. Aizslēdz banku ciet, kur tu biji. Kas tad jāmēc? Tad, kad bankai noņēma licenci, es biju viceprezidents, valsts priekšsēdētāja vietnieks. Tas ir amats, vai ne? Tas ir. Tad pagaiet tie 20 gadi nopaļoja. Un tu satiecies uz filmēšanas laukumu, un tu esi tas policists, vai ne? Viņš ir tas, var tev spoilot, tev seriāli sanāk, viņš nav no tiem labajiem tēliem, ja? Respektīvi, un tad jums nebija kaut kāds pāris traukumos, vai tu baigā starpmīlestība nav jums? Nē, nekāds kāda jēga runāt par to, kas bija 20 gadus atpakaļ. Ja, pie tam licences mums tika noņemta, tad, kad viņš bija Latvijas bankas prezidents, nevis, kad viņš kļuva par ministra prezidentu. Ja, tad drusku labi, pie kājas. Es vienkārši kaut kādiem 20 gadiem biju. Nē, es vispār neturu ļaunu prātu. Un kāda jēga tad tagad par to cepties un ko tu runāt? Bijis, pareizi, nepareizi. Ko vairs tagad tu mainīsi? Ja? Bet tā viņš nospēlēja tieši tam tēlam. Ja? Viņš bija lielisks. Ja? Atklāt runājot, es pat nezinu, kurš no Latvijas aktieriem, tā gluži nestādos priekšā, kurš tīri sejiski derētu tam tēlam. Jo tur bija vajadzīgs cilvēks, kurš ne tikai gatavs, bet arī ies pār līķiem, kā arī pati tā otrā sezona parādīja. Ja? Viņš baigi fēni trāpīt tur. Labi, un būs, kas ir nākamais tev, tu kā filmē, var kaut ko teikt, nevar? Par ko? Par kino. Var, protams, vaicā. Nē, kas ir nākamais projekts, kas tagad tev lūk? To es, ir jau izziņos, un 3. sezona būs. Būs 3. sezona, ok, labi. Jo Repšel arī aizgāja nākamā sezona kaut kur citur. Viņš kaut kur vēl. Viņš bija, man liekas, ka tajos dziesmu svētku tajos mazās īsfilmiņos šobrīd. Džeki, jūs esat sākuši taisīt karjeras. Jā. No bankām uz aktieriem. Bet, ja jūs paši netiekat galā, tad jānāk bankas prezidentiem palīgā bijušajiem. Ja jūs paši satiekat bankas pēcnieki. Un Latvijas bankas nevis te kaut kāds pampāļu kredīta iestādes. Ok, labi. Tavuprāt, Tu esi labs? Kur tu esi labs, tavuprāt? Es nezinu, kur esmu labs. Es par to pilnīgi nedomāju. Es teikšu vēlreiz atkārtošu gan tagad, gan arī uz visu nākotni. Vai es esmu labs, vai es kaut ko tur daru pareizi vai nepareizi. To jāvērtē ir citiem. Es galīgi to neteikšu, ka es esmu labs. Teiksim, kas tev sanāk? Nezinu. Man liekas, ka man sanāk darīt dabīgi visu. Kino tev sanāk, tas ir tas tev sanāk. Bet kas tev vēl pašam sanāk, tavuprāt? Man ļoti labi padod skūpināt lasi. Okay. Es neslikti vadu transporta līdzekli. Tagad uz vecumu gan paliek vairāk bail. Tu braucies rallijos vai nebrēd? Rallijos nekad neesmu braucis. Es braucu šosejā, jā, es braucu, bet tas ir visiem. Es arī runāju ar saviem vecajiem čomiem, jā, ja mēs agrāk braucām, tehniski sliktāk, ņemot vairāk tomēr jaunību. Toties mums nebija baili. Tagad mēs iespējami braucam labāk, bet mums jau paliek tāds maziņš mīzieniņš jau, ka kaut ko tu neizdarīsi pareizi. Tas ir laikam acīm redzot kaut kāds vecuma blakus produkts. Tu ir atbildība lielāka, tu vairāk sasities, tu zini, kā sāp, un tad, bērnībā, ja tu vienmēr lec no tā augstākā zara, nebaidoties, un tagad tu aizies to zērt, ja būtu bail vēlreiz. Es īpaši pa kokiem neesmu lēkājis bērnībā, un arī tās avārijas īpaši daudz man nav bijušas, man liekas, kādas 2, 3 pat, bet bez traģiskām sākām es neesmu piestīšu pie koka, jo šitai plasmas. Vienalga, nav koks. Kā tu tagad pats vari man... mēs sākām ar to, ka tu esi dzīves pasažieris, kas tevā nozīmē, tavā izpratnē, kā es saprotu, nozīmē tā kā plūst līdzi. Kas notiek, tas notiek.
Jā, Un lai notiek. tieši tā. To, ko man piedāvā, es esmu arī teicis, to, ko man piedāvājas, protams, ka 100% visi, ja tu man tagad piedāvāsi iet laupīt banku, tad es visticamāk neiešu. Man bija tev jautājums, vai es kādreiz domāju, kā, teiksim, laupīt banku. Nē, parasti visas filmas, ko es esmu skatījies, viņas beidzās ar to, ka noķer laupītājs. Kaut kas tomēr ir jāsmeļ no pieredzes citu. Labi, un izlasot to, ko tu raksti, un tu nemaz neesi nekāds dzīves pasažieris, kā būs, tā būs. Te tev ir konkrēti, pieņemsim, ņemot tad 19 punkti. Pirmais punkts – valsts uzņēmumu. Air Baltica plāno iegūt apmēram 5 miljonus uz pusgadu, samazinot padomus un valdes atalgojumu visam. Es negribu diktēt tos. Nē, tās ir manas jau gadu kaut kādas pārdomas, ko es vienkārši piefiksēju. Ja? Es jau domāju, ka visiem tiem, kas ir sasnieguši noteiktu vecumu, ja, viņi jau sāk kļūt tā kā biedāki vai vēl kaut ko sāk pukstēt un sāk pierakstīt. Aktīvi nepukst. Tā pukst beidz un visi, ja varbūt ir ne tieši tā, bet pukstēt ir kāda starpība, kur tu pukst mājās. Svarīgi ir, lai būtu rezultāts. Es gribu dzirdēt tālāk. Jā, un tas patieši to Air Baltica, tas stāsts visu laiku turpinās. Tā doma bija man tieši tajā laikā, kad bija tas Covid. No. Jā, un ka visi meklēja naudu un kā tur ko ietaupīt un kas un kā. Jā, tas man druski izbrīnīja, ka samazinot algas ietaupīs 5 ļamus. Opaņki, cik tad viņas saņem tad vispār? Jā? Un šis stāsts vispār ir lielisks. Labākais amats, kas var būt uzņēmumā, kurā naudu dod valsts visu laiku. Un tikko tev ir kaut kādas nelaimes vai kas tu uzreiz pakļančī. Tagad atkal, cik es dzirdēju, notiks atkal kaut kas tur pirks vērtspapīrus vai vēl kaut ko. Kotēs ir biržā. Ideāli, jā. Mans ieskats ir visur tur, kur ir valsts. Galu galā ir valsts, tas ir viņas uzņēmums atšķirībā no privātu personām, kuram pašam jādomā, kur dabūt naudu, kā uzlabot savu uzņēmēju darbību. Pašam visi jādomā ir, jā. Un iet uz bankām jākļenčī vai jāmēģina radīt labāku to produktu, lai viņi labāk pērk. Šeit ir tas darbs diezgan nosacīti vienkārši, jā. Es neapšaubu vadītāja spējas tieši tajā nozarē. Ja? Bet, manuprāt, vispār vislabākais modelis, kas ir, reku tev ir algas kaut kāds zemākais apmērs, ko tu saņem, jā. Un visus bonus, un viņš var būt līdz debesīm. Tu saņem tikai un vienīgi tad, ja tam uzņēmumam, ko tu vadi, ir lieliski rezultāti. Manuprāt, ir tā. Labo daudz, ir menedžeris, vai ne? Jā. Īpašnieks ir kas? Latvijas valsts. Tad Latvijas valsts tagad paņem un saka, ko tad darīs. Pareizi, un menedžers to pilda. Latvijas valsts tā ir stratēģija, tā vajadzētu būt. Un šobrīd sanāk tā, ka stratēģija tā ir daudz, tā, bet viņš ļoti labi, kā menedžers ir ļoti menedžerīgs, palielam. Ja valsts neko nesaprot tajā jautājumā, tad Džeks menedžē. Un tik ilgi amatā, droši vien, nē, es jau nesaku, ka viņš ir slikts, kaut kas tās ir. Tās ir par to, ka nav profesionālās kapacitātes valsts pusē saprast, kas tur notiekās. Notiek ļoti liela, manuprāt, ierēģi maiņa, vēlēšanas dara savu. Atnāk jauns ministrs, jauni cilvēki, tiek ielikt atkal, tajos bastionos galveni. Tas nekas nav mainījies. Nē, tu zini, man jau liekas, ka mainoties, tu pats esi politiķis bijis. Ja ne, kaut gan es nezinu, vai ir tāpat kā vai nav bijušo politiķi, tāpat kā nav bijušo policistu, vai nav bijušo tur. Nē, tas pamanīs, ka mediji dara tā, ka viņi raksta kaut ko labu, tad viņi saka, politiķis tāds un tāds. Ja tas ir sliktais, tā kā, viņu prāt, ja, tad saka bijušais politiķis tāds un man vērti bijušais. Politiķis. Labi, bijušais, bet es runāju par to, ka, manuprāt, ierēdniecība viņa kā bija, tā viņa arī paliek. Tas, ka tev atnāk jauns priekšnieks ar kaut kādu jaunu politiskā partiju, kur ir uzvarējis vēlēšanās un, protams, ka liek tajos amatos cits cilvēks, tas jau nemaina to ierēģņu lielu apjomu un armiju, kas tajās iestādēs strādā visu laiku. Tie jau palika nevienu to pašu, kaut kas varbūt drusku nomainās. Tev ir taisnība, bet pats neesi domājis iet politikā. Tas nekas, ka ir pagātni. Tu zini, jā, viens brīdis bija, bet paldies liktenim
Tas nenotika. Paldies Daugavai. Likteņu. Paldies, Daugavai. Paldies, Daugavai. Nu, paldies, acīm redzot man, ka es vienkārši pārdomāju. Nu, labi, tur bija visādi apstākļi, kāpēc, bet, galīgi nē. Kas jums ģimenē ir tas, kas jums dod to patriotismu, kāds viņš ir, tu esi, Daugaviņš, un tev ir, cik es saprotu, brāļa dēls ir... Brālēndēls. Atvainot, brāļa dēls ir Kaspars Daugaviņš. Jā. Un Kasparam Daugaviņam ir šāds tetovējums uz muguras, Latvijas ģērbonis. Tev savukārt ir automašīna Latvija. Nu, bija kādreiz. Vai nav? Nu, jā, apstākļi tādi, ka es vairs neesmu viņas īpašnieks. Ok. Es vienkārši domāju par to, ka tas patriotisms. Un arī tagad tas ir. Latvijas ar citu, jā, re, ka tev džēpē rakstīts. Jā. Tas patriotisms tev ir ļoti tāds izteikts. Kaut gan pēc tām, kas manuprāt ir pat, tā kā tā mamma ir krievieta, tās ir latvietis. No kurienes tas patriotisms viss ir, tavuprāt, jo viņš ir tāds jums stiprs? No visas, sacīm redzot, manas dzīves, jā, jo tagad, zin kā, tas ir tā kā to Ļeņina baļķi, kur izrādās tieši kādu 850,000 cilvēku, viņš bija nenormāli garš, bet es arī biju uz barikādēm, jā, tad, kad septembrī tie notikumi nemaldos 91. gads. Man bija 11, cik tev? Nu, man bija 30 pāri, es esmu 1968. gada izlaidums. Tad rēķina pats. Es sapratu, jā. Bet, pilnīgi es jau biju gan apprecējies, gan dēls man jau bija, un es nekad neesmu bijis tāds, ka man tie, pirmkārt, mums nebija radinieki ārzem latviešu vēl kaut ko, ja, kas, tā visu laiku pārdzīvo, bet tajā brīdī man tiešām gribējās elpot, man tiešām tas kļūst svarīgi, un tāpēc mēs ar Armāndu ar Kasparu tēti braucām. Teikšu tā, kā jau ir izskanējis, es mīlu šo zemi. Ja, un mīlestība nevis tur fiziskā izteiksmē, bet sajūtu un emociju līmenī. Un ko tad novēlās Latvijai? Jo mums ir priekšā 4. maijs, kāpēc tas patriotisms tikai vienīgi daudzos pamosās tikai 4. maijā, mums viņa ir 18. novembrī. Es gribētu, lai viņi pastāvētu. Es neteikšu, ka es gribu, lai atgriežās cilvēki, kas ir aizbraukuši projām, jo lielākā daļa aizbraukušas dēļ noteiktiem iemesliem, ka šeit viņiem vienkārši bija grūti dzīvot. Tīri, es domāju, ka finansiāli un nodrošināt sevi, savus bērnus, savus ģimenes, jā. Tas ir maks tāds temats, ko es novēlētu Latvijai. Man nepatīk kaut kādu tukšu, kaut kādu vienkārši tupu sentenci pateikt, kā, piemēram, plaukt un zeļu un tā tālāk, tā kā dziesmās tiek rakstīts. Es gribētu novēlēt Latvijai, lai cilvēki, kas šeit dzīvo, gribētu šeit dzīvot. Lai viņam nebūtu pofīgi. Okay. Bet es arī uz sitien, temats ir tāds. Es papildinātu tevi. No savas puses, tad, esi augsts vai esi karsts, tikai neesi remdens. Netērē laiku, tērē naudu. Sunu būda. Vau! Tā varētu būt, tikai esi augsts un esi karsts tajos brīžos, kad vajag būt augstam un karstam. Vai? Vai. Jā. Esi augsts vai esi karsts, bet neesi remdens. Par to politiku, kas bija, ka tev bija kaut kāds tās vilkļus, kas... Tas bija, ja nemaldos, tas pats 2018. gads. Tas bija tad, kad tieši tā, kaut kas, es neteikšu kur, bet ļoti, ļoti ar to stūvu. Tad labi, nesaka. Un tu neaizgāji. Tā. Es no sākuma piekritu, ka jā, es tur pārdomāju kaut kādu nedēļu, bet redz, man ir vēl viena tā dzīves pozīcija. Ļoti daudzi saka, priekš kam tas jādara, tāpat nekas nemainīsies, ja? Man atkal gribās, ka to ir pamēģināt. Sāksim ar to, ka esi sauns, un ka tu droši vien, ka esi dzirdējis ir tie stulbākie, viņi ko galvā ieņem, to ieņem. Bet, jebkurā gadījumā, man pozīcija ir tāda, ka
Es pamēģināšu kaut ko izdarīt. Nu, labi, tev tagad jau ir 60. Gadrīz, vēl 2 gadi iespējams, ka būs. Respektīvi, tad, kad tu to sāks darīt? Nezinu, varbūt es to nedarīšu. Tā drusku aplausies visās. Skaties, es noķēru, katru svētdienu, es nezinu, vai citās valstīs tā, es neesmu jautājis, bet katru svētdienu mums rāda, mums ir tas, es jau nevaru, tad es lai domās, ka es tikai par sabiedrisko mediju runāju. Lai tas de facto, vai ne? Radījums de facto. Tad paralēli iet radījums nekā personīgi. Jā. Ja tur parasti rāda, kurš šonedēļ ir vainīgs. Un vienmēr tā. Es nezinu, vai tā notiekās arī citās Eiropas valstīs, kad katru svētdienu prime-timā galvenie kanāli rāda, kurš tur ko ir tur. Droši vien. Vienīgais man gribētos, lai viņi rāda atsevišķos laikos. Viņiem kaut kā pārklājās. Jā, bet jau var tur jau pārslēgt tām televīzijām. Es lūdzu tik labi, skaties, ko es hei, stop. Zaķi. Un vēlreiz no sākuma. Pagaidi, Zaķi, es tev pateikšu. Tā. Paskatāmies, Andri, raidījuma de facto, vai neapvainojās, ja tur LTV neviens tagad, galviņu. Pašu galviņu. Ja? Aiziet. Labāk teikt galvu. Galva viņa izraisa citām pārdomām. Un viņš saka, labvakar. Vēlreiz, Zaķi? Skaties, Andri. Pauze. Tātad, mēs esam politikā, kur politiķis atver kārtēju kaut kādu tur ietvi ceļu, nav svarīgi, tur policija jau tā kā, vāra policija uz priekšu, Zaķi. Stop. Sarkanais paklājs, tu esi tā kā, sarkano paklājēji, tā kā tev tie augstē ešaloni tālāk. Un aiziet tanks. Knāps, tam tālāk. Kaut kāda tur ceļa būs, tiesa, tālāk ir vēlēšanas. Baram ārā. Saskaita, uzmējam izkaste, liels biznes, dārgs biznes. Tālāk ir ministrs kabinets, aiziet. Durs tiek. Viss, bam. Klausies, lieliski. Es šitās sakarības nebiju pamanījis. Bet par to ir runa. Tā ir neirolingvistiskā programma. Tā nevarētu būt. Lieliski. Un Zaķi palaid vēlreiz, lai Andris apstāst vēlreiz. Jau esmu iegaumējis. Man visvairāk patīk tie āmuri ap 2. Vai ne? Jā, ne, ļoti labi. Bet es nebiju arī. Šito, jā. Tas baigi labais to. Kur nu bija redzēt? Ir piefiksējis. Es to sīkums kaut kā pamanīju. Man, ja tas man aizter, es notestēju tagad uz tevi. Vai tas tā aizter tev? Jo, teiksim, Zaķis to nebija īsti redzējis. Vilks arī nebija redzējis. Neviens īsti nebija redzējis. Lūk, un tā ir katru svētdienu. Un zināji, es esmu bijis politikā, es zinu, un tā arī tur visu laiku ir, tu esi visu laiku vainīgs, bet tā kā, tur priekšņi tur sarkanā paklāja, tad knāpa, tad beigās ir Saeimas durvis, un pēc tam ir, kā tas ir, izolātora durvis. Pieņēs, tur tā bija. Jā. Tā mēs nepaļēmēšana. Bet tā tā ir Bauskā. Iespējams, tas tāpat kā ir kaut kāda nots tur vai kaut kāds kadrs, es neatceros, kurš pēc skaita, kas tev iedalbīja iekšā. 25. Jā. Jā, bet katrā ziņā tā galva tāda īsta optimistiska izrādās, ka nav. Tiešām neesmu piefiksējis, galta beigās arī daudz titrs neskatās filmām. Jā, un arī tām galviņām tu izdzirdi to mūziku, tajā brīdī tu aizēji ātri pačurā pirms tā raidījumu. Es par to, ka tā patiesībā varbūt viņiem pat tā negribējās to samontēt, bet tāda viņa ir tā Latvijas politika. Jā. Tāda viņa, Andri, ir. Es kuram vēl teikt, ne tev? Tāpēc es tev saku, tāda viņa ir. Tā ir. Un tāpēc es gribētu no tevis, jo man parasti, tātad tu man esi uzrakstījis savas domas par valsts pārvaldi, savas domas par vidu, par tiesiskumu. Negribu par tiesiskumu mazliet parunāt. Brīvi. Es tev neko to nerādīšu tagad. Nē, man suņi tur ir ar to pilnīgi ieteikti.
par tiesiskumu. Tev ir ties kā nekā no tā departamenta, tā teikt. Ja? Nu, tas lauks ir tas. Jā, nu, es jau esmu arī iepriekš kaut kur arī teicu, un manā ieskatā ir 2 jēdzieni. Taisnīgums un tiesiskums. Nu, Man liekas, ka augstākajam, kam vajadzētu būt, ir taisnīgums. okay. Bet tagad mums savādāk sanāk, mums vairāk sanāk, ka tiesiskums. Okay. Nu, papīrs likums. Jā, papīrs likums pie tā makla izpilde, nedomājot par jēgu, Jā. vienkārši noteikumu. Veseli, Nu, ko tu piedāvā? spilgtākais. Ko es piedāvu? Nu, jā, tā ir tā lieta, ka pamuldēt, cik viss ir līksti, cik blablabla var visi, bet ko tu konkrēti piedāvā? Nu, tu zini, man liekas, ka lielākā problēma ir ne tik daudz pašos likumos, cik cilvēkos, kas to piemēro. Jā. Jā, jo, teiksim, kaut gan arī paša likuma nosaka tā, ka tas cilvēks neko citu izdarīt nevar. Piemēram, tiesai, ja viņi pat arī jūt, ka taisnība ir cita, viņa vienalga nospriež savādāk, tāpēc, ka ir likumā iestrādāta norma, ko viņi nevar apiet. Atvainosies, nekas. Ko viņi nevar apiet. Līdz ar to, tas, kas likumā ir iestrādāts, un tas ir tas tiesiskums, kas regulē mūsu dzīvi, vai tas būtu ātruma ierobežojumi, tur krimināla likums, administratīvais likums vai vēl kaut kas, ja? Bet tagad vienkārši sanāk tā, ka viņi pat zina un jūt, ka tas nav pareizi, ko viņi nospriež, bet viņi citādāk nevar izdarīt. Bet likums tāds ir. Tad tu esi minējis, ka mums ir pat daudz ierēģi. Arī tā skaitā, un es domāju, ka to jūt ļoti daudz, sevišķi tie, kas nodarbojās ar kaut kādu komercdarbību, uzņēmē, kas viens tas pats atsimredzot. Jā, ir man paziņas, kas arī ir ierēģi, saka, kāds tas darbs. Iet lejā uz pagraba, paņemt aktu vākus, uznest viņus augšu. Uz tevi ir jāgaida, kamēr uznesīs, pēc tam tev jāatnāk pēc nedēļas vai vēl kaut kas, kaut gan tas jau it kā nafīgi nebūtu vajadzīgs. Es nebūšu viņu advokāts, nevienā setā, bet tas, ka mums ir ierēģi vada valsts, tā mēs tev piekrīt absolūti. Redzot pats, kādā veidā, kad lēmēji vara lemj un izpildu vara dara, man vienmēr bija tāda pātadziņa, tā teikt. Mans puses pieņemsim, jo kad tu vari kaut kādā veidā paspiet, lai tas notiekās, jo tā ierēdniecība, tu jau nevari ierēdni atlaist. Tu pats kā jurists saproti, ka viņu nevar īsti atlaist, jo viņam ir baigā likumiskā pakete aiz muguras. Saproti, lieta ir tāda, ka pats ierēģi institūts, viņš jau ir vajadzīgs. Mēs, teiksim, esam 40 cilvēki, ja, un mums ir, jāapsaimnieko kaut kas vai kaut kādu jautājumu jārisina, bet nevienam, ne tev, ne man, ne citam nav laika. Līdz ar to mēs noalgojam vienu cilvēku, mēs tev maksājam algu, viss tās apkārtējās lietas mums, kā tu sadali mūsu naudu vai vēl kaut kā, tīri tehniskā ziņā, es domāju. Ok, mēs to maksājam algu, tu šito visu rīko. Jā, ok. Tad viņš paņem sev vēl vienu palīgu, tad vēl vienu palīgu, jā. Beigās jau, ne jau mēs dodam darbu tiem ierēģiem, bet viņi rīko mūsu dzīvi. Teiksim, tas, man liekas, manā ieskatā drusku pierādījies arī Kariņa lidojuma sakarā. Jā, viņi veļ uz valsts kancelē, jā, kas ir. Tur ir pingpongs. Tur ir pingpongs. Tad, kurš faktiski man vārdi tiek apstiprināti, ja Kariņš saka, ko es varu zināt, ka man ir ierēdnis, kuram jānodrošina manu lidojumu, un viņš man šito iedod. Lai lido, nav svarīgi, viņiem tas pingpongs, ko tu pats teici. Ko tu pats teici, tas Citkovskis laikā, viņš saka, Kariņš pieņēma galu lēmumu. Tas, kas tur vēl, viņš saka, man valsts kancelē iedeva, ja? Patmalnieks. Mans ideālais Latvijas variants ir Ulmeņlaiki. Tā kā jā. Uzstāstīt, tad mums ir tautas vēlēts prezidents, ja? Tautas vēlēts prezidents, viennozīmīgi, jā, un pēc tam ar daudz būtiskāku lēmēju varu, un es neesmu iedziļinājies, negribu samalot mani profesijas kolēģi, man tulīt nolamās, kas tu pa idiotu, kas tu pa juristu, pat nezinu, kādas funkcijas vai kas, jā, bet lūdzu, tavuprāt, viņi tagad, pieņemsim. Tagad notiekās tautas vēlēts prezidenta vēlēšanas, ja? Jā. Kādā liekas, ko ievēlēs? No šobrīd esošajiem, Latvijā dzīvojošajiem. Lūk, mēs izsludinām, ka pirmkārt mēs labojam likuma bāzi, ka tas ir iespējams. Tad lūdzu izvirziet vai piesakaties paši, kurš grib būt
prezidents Latvijas, piemēram. Nu, tad vienkārši visi balsojumi, kurš saņem vairāk balsis. Latvijas iedzīvotājs, es teiktu, ne jau partijas. Jā, es baigi ilgi vienmēr esmu riebjās. Es vienmēr esmu balsojis par vai pret. Lai būtu tikai par un pret, kas ir tikai normāli. Ja tev maksā algu par to, ka tu pieņem lēmumus, tad tu es atturos no šī lēmuma pieņems. Es viņu salīdzinātu ar māju, ar tādu drusku šķību. Un līdz ar to likt balsts kaut kāds, tad viņi vienkārši labi, tu saki, tu gribi to ulmani, bet... Nē, es neteiktu, ka es gribu tieši ulmani, bet laiks, jo man klases biedrs, lai viņam viegli smilts, viņš ir vēsturnieks, jā, mēs tur klases solidojumā satikāmies, un es viņam šo saku, viņš, bet daudzi tomēr uzskata, ka viņa rīcība un viņa vienpersoniskums un tā tālāk, ka nav tas nekas labs. Es saku, jā, bet man ir viena tupa argumentācija. Tajā laikā Latvijai bija savu kara flote, bija savas lidmašīnas, ja, bija savi produkti, es nerunāju par iedeļu cepli. Es negribu šo te visu arī pārvērst, nezinu, tā uztaisīt, ka visi slikti punkts vēl vēkā. Nav tik sūdīgi. Nav tik sūdīgi. Nav. Tas, ka nav pareizi, jā, to mēs saprotam. Bet tāpēc es mēģinu tev arī pajautāt, kā tad, ko tu piedāvā, ko risināt. Tas, ko tu man... Es negribu to te diktēt, varbūt pats esi sarakstījis. Bet par to vidu tu piedāvā ņemt Igaunijas modeli. Tad, es piekrītu, bet ar šitiem pašiem postulātiem uz lūpām es gāju pats, tas kā Igaunijas vids tur, vai ne? Mums ir 3500 darbinieki, vidā tur Igaunijā 500. Pieņemsim. Tas... vai 7000 mūsu. Nē, redz, tas viss ir rakstīts, tas nav, to, ko es jau teicu, ka tas nav šodien vai vakar uzrakstīts. Tās ir man gadu garumā domas. Ja? Jo, teiksim, ka tu teiksim, par to pašu valsts ieņēmumu dienestu, daudz man paziņas, kas ir reģistrējušies Igaunijā. Ja? Viņiem ir daudz vienkāršāk. Un otrs arī, kas man tiešām rada drusku drebuļus, tā ir mūsu tās elektroniskās sistēmas, kas tiek izstrādāts. Viņš ir ārprātīgs. Viņš tā medicīna beigās, man liekas, ka no viņa vispār atteicās. Jā, tur ir e-veselība. Jā, e-veselība, cik tur tika iztērēts vai kaut kas. Arī tad, kad mēs to e-pārakstu taisījām un tas ID kartes. Ja? Igauniem bija uztaisīt viņu iepriekš, bet tam vēl, cik es zinu, tad viņi varēja arī balsot uzreiz. Arī vēlēšanās. Nē, es par to, ka, priekš kam pašam taisīt savu velosipēdu, kurš ir daudz dārgāks, brauc daudz sūdīgāks, ja es labāk aizēju pie kaimiņa, kaut vai Artus. Vienkārši nopērk to, ko viņš ir uztaisījis, kas ir labs velosipēds. Zinu, kur ir problēma? Zinu, tāpēc, ka daudz neuzvarīsies. Tā ir viena, ko nedrīkst skaļi teikt. Nedrīkst? Otra? Griežam ārā. Jā. Bet otra problēma ir tā, ka zem juridiskā papīra tas ir valsts drošības jautājums, un valsts drošības jautājums nevar iegādāties ar citām valstīm. Tāpēc, saproti, viss tas ir valsts pašiem jātaisa. Un tas ir diezgan normāls juridisks tāds arguments, tā kā pašiem tas ir jātaisa. Līdz ar to pašiem jātaisa ar e-veselību, pašiem jātaisa. Es arī nesaprotu, kāpēc nevar paņemt gatavu e-veselību, kas ir noteikti citās valstīs daudz labāk strādājoši. Pieņemsim. Pajautā, kuram ārstam... kādam ārstam, lai viņš pastāst par e-veselību. Es domāju, ka viņš sāks vienkārši, tas pie tā vēl ne tikai ārstiem, tur visām tām atskaitēm, tas ir ārstiem tur jāraksta, nabaga lauksaimniekiem, kur īstenībā viņiem jāaudzēja kartupeļi vēl kaut kas, viņš pusdienu nodarbojas ar kaut kādu atskaitu. Jā, es to visu zinās, mēs visu to lasam gadāk. Jā. Es nebiju domājis, tāpēc jau tev aicinātu, lai prasītu, ka visi ir slikti. Es gribu, lai man būtu pašam arī priecīgi. Pirmkārt, es tev nepazinu. Tagad jau es jau tev pazīstu. Vismaz esmu iepazinies. Tevi es iepazinu kā aktieru. Pēc tam es tikai uzzināju par to, ka kāda ir tev tā šleifa bijusi līdz tam. To es nezināju. Ir kaut kāds savs tur producents vai kas tāds, kas tevi... Kā tu? Nē, man nav bijis neviens nekāds producents, jo, kā es arī iepriekšās izteicies, man vienkārši piedāvāja. Es pats neesmu neko meklējis. Es esmu pats gāju garām. Nē, tu biji darbā un aizgāju uz provēm. Pat nevis tikai uz provēm, ka es esmu ieraudzījis kaut kādu reklāmu te prozu, bet man atsūtīja personiski lūdzu atnāc. Tāpēc viņi jau kaut ko bija ieraudzījuši kaut kādā feisī vēl kaut kur.
Bet tagad gan es esmu vienojies ar Leldi Kovaļovu, Ka viņi tev pārstāvēs. ka viņi man palīdz. Vienkārši, lai es netrāpu kaut kādā tupā lietiņā, ko es jau nepārsīju. Pilnīgi nekā šajā lauciņā. Un tas ļoti labi, jo tā vajag. Tas ir tā, tas atceras profesionāli. Lai nesāk man rādīt tur kaut kur Vācijā vai kaut kādā. Nē, arī, lai tev nav tā kādā, ka tev neiepārdod kaut kādā kakā. Tieši tā. Tas ir ļoti svarīgi. Un visa tā sarunu, visa vešana, lai to dara citi. Tā kā tu pasaki, jā, viņam tur ir 10-15% no tava honorāra. Viss aiziet, tik pilnēšanas dienas, viss strādājam, viss. Tu zini latviešu valodu un krievu valodu, jā? Jā. Cits valodas nav tev. No angļu valodu saproti. Tādā mazliet iedzērs, es varu runāt angliski, diezgan fluently, bet tas rēti ļoti gadās, jā, bet cits es mācījos skolā vācu valodu, bet mums bija diezgan slikti skolotāji. Es zinu tikai rufen die Kinder, un König, und hörtest du nicht, viss. Mums ir Viktors Valēns, ekonomikas ministrs. Viņš ir jaunāks par mani, kas nav slikti, bet viņš ir iemācījies angliski rakstīt. To, ka viņš ir ekonomikas ministrs, vai tas, ka viņš jaunāks par tevi nav slikti, kas? Ka viņš ir iemācījies rakstīt angliski. Skaties, viņš raksta free platina. Un ekonomikas ministrs ir ielicis iekšā Twitterī šo ziņu free platina. Vai tu zini, kas ir platina? Es zinu, kas ir free. Platīna varētu būt platīns. Bet tā tu nezini, par kāds konteksts ir. Tu neticēsi. Netērē laiku, tērē naudu. Sunu būda. Vau! Platīna varētu būt platīns. Bet tā tu nezini, par kāds konteksts ir. Tu neticēsi. Šis ir platīna. Paņem. Ak, Dievs tās debesīs. Viņam varbūt kaut kādā 19, varbūt 29 gadu, nezinu. Tas ir reperis. Jā. Bet tu redzi tajā melnajā, viņa viesizrādes vietas? No Krievija pārsvarā, jā. Tikai. Pats datumus. Nē. Tātad šim reperim no Latvijas pilsonim ir koncerti Krievijas federācijā līdz, piedod man, te zini, Rjazaņa un Maskava pat vēl ir novembrī jau nākamā. Tā kā tas ir. Un šito džeku aizturēja Krievijas varas iestādes. Jā, skatuves, ja ne? Nē. Nākamajā dienā mūsu ekonomikas ministrs iziet ar šitādu bildīti un saka free platina. Kurš ir stulbs šeit? Nezinu, iespējams, ka tu, iespējams, ka es nezinu, varbūt viņš ekonomikai ir svarīgs. Vispār es nebiju dzirdējis šādu reperu. Reps arī īsti mans tas nav svarīgi, bet jābūt tās stūvis variācijas, skaties. Varbūt viņš, tas repers nav sapratis, ka ir karš. Otrs, varbūt tas tam Valēnim nav, pieņemsim tā teikt, producenti, kas pasaka, ka šitā vecīt nedari. Trešais, kurš brauc vispār šobrīd uz Krieviju? Kurš brauc uz Krieviju šobrīd? Mācim redzot bezbailīgi cilvēki. Šis bezbailīgs repers. Stulbums no drosmas, tur jau ļoti īsts solis. Mums 2 gadus ir karš Ukrainā. 700, kurā diena, 60, katru dienu to ziņās saka. Viņam ir no 12. aprīļa līdz decembrim nākamajam gadam salikts visas Krievijas pilsētas. Par ko mēs runājam? Tas ir mūsu, un mums ir jāvāk no sūdiem ārām. Tad mūsu vēstniecība ārlietu ministrija piedod. Tad raksta kaut kādas tur sūda savus juristus, tērē savus resursus, jo mums ir jāglāb mūsu pilsonis. Viņš ir arestēts Krievijā, uz skatuves, nabaks. Un tad iznāk ekonomikas. Kas tur tajā galvā ir noticies tam pašam Viktoram, ka viņš tā var izdarīt? Otrkārt, kas tam džekam? Es vēlreiz atkārtoju. Ārtus, es domāju, ka pirmkārt šie abi jautājumi jāuzdod gan vienam, gan otram. Vēl viena iespēja varbūt viņš vienkārši sajauc tekstu, ko viņš rakstīt. Tu prasīji viņam? Pēc tam aizgāja memes, memes vai tā viņas saucās, ja? Ka tur viss kaut ko garšo fanta, pieņemsim, un tur jau var uzrakstīt jebko, bet šis patiešām ir viņa īstais free platina. Ja? Jo vienkārši man viens bija atsūtījis, kur tas viens aktieris tur uzrakst ieliet Andrim. Piekrītu. Šitas ir pa īstam īstais. Tas tāds bija. Labi. Tas tāds, viņš pats ielicis savā, viņam ir verificēts konts un tā tālāk.
Nu, dīvaini, bet es tā vienkārši ieraudzīju to visu, un man par to patriotismu likās, jo tas tā kā Daugaviņš, un tev tas viss patriotisms, tad ieraugi to ekonomikas ministru, nu, man liekas, jopcik, tad viņš taču ir ekonomikas, viņš taču nav ārlietu. Nu, teikšu tā, man tas nav saprotami un pieņemami. Nu, par tev un par to Ukrainas karu, un tas nebūs tev. Tur jājautā kaut kādi jautājumi. Nu, es domāju, ka tas būtu pilnīgi stulbi man šobrīd prasīt vai atbalstu vai ne, jebkurā gadījumā nogalināt cilvēkus kaut kāds idiots. Nu, jāsaka gan, ka man arī pirms paša kara man vēl vaicāja, nu, kā tu domā, saku, nu, kāds muļķības nevar būt. Ka izrādās ir, un tas ir, man liekas, ka pat vārds nav izdomāts, kā to nosaukt briesmīgi, traģiski vienīgais, nevis vienīgais, bet skumjākais. Sliktākais ir tas, ka starp šīm abām tautām uz gadsimtiem ir naids. Paga. Es nedomāju, ka te ir tikai par divām tautām runa. Nē, bet tās ir, šobrīd Krievi nogalina Ukraiņus. Orki. Jā. Orki. Skaties, ja tev būtu 7 gadi, pieņemsim, Bija. un tev būtu iespēja, pieņemsim, ja tev 7 gadus nebūtu jādomā par iztiku, un tev bija, ko tu darītu? Es nedomāju par iztiku. Darbības, ko darīt? 7 gadi tev nav jādomā vairāk par to. Ko darīt? Visticamāk, spēlētos, tur ar bumbu, ar kaut kādiem ar velosipēdu braukātu, mēģināt vienu saldējumu vairāk izklienčīt mammai. Tu domā, ka man ir 7 gadi, ja es esmu 7 gadu vecumā? Nē, tagad tev pieņemsim 7 gadi, ka tev vairs nav jārūpējās par iztiku. Jā. Ko tu darītu? Ko es darītu? Tāpēc 7 gadi man pilnīgi nav jādomā, cik daudz es nopelnīšu, jo man viss ir. Pilnīgi noteikti tas palīdzētu cilvēkiem pavelti tās spējas, kas man ir un ko es varu viņiem palīdzēt. Otrs, es noteikti uztaisītu suņu patvērsmi. Arī? Jo es arī esmu suņu cilvēks. Es zinu, ka kaut kur tas bija... Kultūras ministrs šito arī izņēja jautājumu. Jā, bet man ir pilnīgi tas pats, jo dažreiz mēs aizējam ar draudzeni uz patvērsmi, bet es tur negribu iet, tāpēc, ka es gribu katru reizi kādu atgriezties, bet es zinu, ka šobrīd... Es lielāko prieku nopirku kaut kādu fermu vai kaut ko, un viņš tur nevis vienkārši turētu, bet nodrošinātu viņiem tiešām labus apstākļus. Diemžēl tas tā soļi dzīvo daudz labāk par cilvēkiem. Daudzi, jā, bet man liekas, ka lielākais vairums dzīvo vai tāpat vai sliktāk. Un tas ir arī viens, ko es tur arī biju ierakstījis, un kas arī diezgan svarīgi. Ik pa brīdim mēs izdzirdam, viens tur bija pateicis, ko jūs man te piesienaties, tas ir mans suns, ko grib to dara. Es viņu varu arī nošaut, tas bija pāris gadus atpakaļ. Ja? Bija kaut kas jau Arī tagad kaut kur tur zutis. Es neskatījos, tāpēc, ka es ieraudzīju pirmos kadrus, un es negribu sev bojāt noskaņojumu, kur viens bija ar airu sitis suni, kas vēlējās iekāpt laivā vai vēl kaut kas. Ja? Un vispār, kas notiek ar attieksmi. Viņam ar airu iedeva pa galvu? Tam sunim? Nē, tam džekam. Es neesmu dzirdējis. Bet ļoti gribās. Iespējams, ka viņam vajadzētu izdarīt tāpatās kā Horenam. Tieši tā, lai tu sajustu, kā ir, vajag saņemt pašam. Bet ne jau tas, vara tev vīri, viņi galā, viņi pat ne mūsu mazie brāļi, bet tu ļoti labi apzinies, ka suņi man arī tā ir bijis. Viņi uz sevi paņem sevi, ja trāpās. Ja mums trāpās, tas dzīves posms diezgan paslikts tīri emocionāli, jā, man liekas, ka pusi tas ir mazākais, ko viņi paņem uz sevi. Okay. Jā, un faktiski neko neprasot pretī no tā. Jā. Un tā izturēties man tāpēc ļoti gribās, lai būtu tā kā Šveicē, jo, cik es esmu dzirdējis, tu vispār nevari paņemt pat mazu suni, ko tu nesā Louis Vuitton somā. Jā. Ja tu netiek pārbaudīts, kā tu viņu uzturēsi, kur, kas, tur diezgan strikti. Jo arī braukājot kaut kur apkārt, ka es redzu, ka 2 kvadrātmetros sēž laika. Jā, suns, kuram faktiski vajag visu laiku savu enerģiju tērēt, jo tā viņš var izdzīvot. Jā. Un ka viņš nabaks tur ir iespundāt. Tev ir tetvējumi? Man ir, jā. Kas tev ir? Acis. Acis? Uz muguras. Rādīs? Džekam rādīt muguru. Zaķītim.
Nu, tā kā tev tik liels kā šitas. Nē, tās ir 2 acis uz pleciem uz muguras. Tik liels, nē. To tikai hokejisti var izturēt, tik liels sāpes. Zilas? Artūs, Nē, nu paga, viņas ir... Artūs, es tev ko teicu, ka mēs sākām? Es palūdzu krāsu. Kāda krāsa ir, es nezinu, neradu. It sevišķi sev uz muguras. Nu, Semjan. Nē, nu, tur man bija ar domu, teiksim, nu, Vilkats, viņš mitoloģijā nav tas sliktais īstenībā. Okay. Mitoloģija viņš ir labais. Jā. Nu, es it kā gribu redzēt, kas man ir piečakarējis. Bet tas nenostrādāja īstenībā tāpat piečakarē. Tev uz muguras tā kā, lai tev nu, tā kā ir acis, ja? Jā, tā kā es, lai redzu uz priekšu un arī no muguras, kas paliek pēc tā, kad es kaut kādas sūdzes vai labas darbus esmu izdarījis, kas ir palicis. Es ļoti atvainojos par savu stulbu, man ir par... Par to nevajag atvainoties. Nu, tev ir dēls, cik viņam gadi? Viņam ir 35 gadi. Viņš ir 1900. Tu neesi galvesētiņš. Esmu. Esi? Ok, Jā, es zinu. 22. gadā, man liekas, ka 2 vai 4 dienas pirms kāda sākšanās, Kristapam piedzimā dēls, kuru nosauca par Kristiānu. Ok. Mums vispār daudz viņiem tur uz kā burtu visi iet. Kasparam brālis Krists, Ok. man Kristaps. Un tu ņem to dalību kā opis tagad? Jū, Tu esi opis vai vecais tēvs, kas tu esi? apīgi. Opī, Nu, viņš skatās, tad, kad seriāli skatījās, tad es varu ienākt istabā. Jā. Es atbraucu pie viņiem ciemos. Viņš uz mani neskatās, viņš skatās uz ekrānu. Labi. Un kas bija pirmā lieta, ko tu iemācīji Kristapam, savam dēlam? Kas bija pirmā lieta, ko viņam iemācīja? Vai es neatceros? Es neatbildēju šo jautājumu. Labi. Nevaru atbildēt pareizi, sakot, nepatīk melot un izdomāt kaut ko, es neatceros. Kas ir tas, ko tu neiemācīji? Nu, tagad tu tā skaties. Kas ir tas, ko tu gribētu izdarīt tā, ka, nu, šo vajadzēja iemācīt? Nu, viņus un tagad tu tā skaties, un tā domā, es varēju te iemācīt. Nu, man vajadzēja viņu striktāk to, ko neizdarīja mans tēvs, mana ģimene, kaut kā mēģināt iebīdīt par to, ka tev tā izvēle, ko tu darīsi dzīvē, ir jāpieņem tur ātrāk un uz to jātiecās vairāk. Jo es vairāk plūdu, jā. Teiksim, mans tēvs vienīgais sports, ko viņš man aizved uz vieglatlētiku, bet vieglatlētikā skriešanas disciplīnā sprinta, bet nu, man nekāda dotība tāda nav atšķirībā no viņa. Jā. Nu, es tur kaut kāds, laikam, 2 vai 3 gadus pagāju, bet tas nebija mans. Jā. Es labāk, lai man būtu tētis tā, brauc uz boksu, tur, karatē vai kaut kādu cīņu. Es teiktu, ka tu viņu tā kā neievirzīji kaut kādā. Jā. Ok, labi. Ne, es jautāju, lai ņemtu padomu. Nu, man... Tev aug, jā. Nē, nu, pie tā ir reāli jāpiestrādā, bet, zin kā, mums jau ir tā, ka mēs arī esam slinki, nu, neiznāca, tur vairāk sev jāpierunā to darīt. Nu, protams, ka netik daudz, lai tam bērnam jau tu vienkārši to riebumu uzzeni, jā, ja tu viņam katru minūti atkārto. Jā. Ok, labi, tas tev tā kā faidā. Es nezināju, ka tev ir arī jau Kristiāns. Nezināju, bet Kristiānam jau tu vari mēģināt jau tā kā. Nu, es centīšos katrā ziņā. Jo man bija ļoti liela saikne ar veco tēvu tieši, nu, tā kā, nu, tur ir kaut kāds īpašs feelings vecam tēvam. Bet tas laikam arī ir. Tas tā ir, jā. Man liekas, ka tas ir. Jā. Nu, jā, man katrā gadā. Ka viņš būtu līdzīgs tev. Es ceru, tā tam vispār vajadzētu būt. Jā, viņš būs, es nezinu, kā izstāst savs dēls, Kristaps, bet Viņš arī līdzīgs man. Kristiāns būs vēl līdzīgāks. Tas nozīmē, ka vēl tur pēc kaut kādām 2, 3 faktiski es klonēšos. Jā. Ideāli gribās redzēt. Čau, nu kā? Čau, nu vecīt, nu ot šī tā gada. Nē, šito nedara, es jau uztaisīju, bija baigā fīgiņā. Par ko tu balsos uz Eiroparlamentu vēlēšanām? Ar to vispār drīkst tā teikt? Es neesmu politiķis pareizi. Es vēl neesmu izdomājis, bet visticamāk, starp citu, pa balsošanu arī ir tā, ka es gribu balsot par cilvēkiem, es negribu balsot par partijām. Nevar. Arī jābalso par... Tur tā lieta, diemžēl mēs tad esam arī spiest. Tas ir tas, ko es viennozīmīgi mainītu, ja man būtu šādas iespējas. Ja arī mums ir 500 cilvēki, izvirzam vienu. Jā. Jo, teiksim, arī, tad, kad man arī piedāvāja, es teicu, pirmais nosacījums, es nestāšos partijā. Jā, es varu piedalīties jums kopā, jā, bet viennozīmīgi, ka es to nedarīšu. Jā. Nu, Reinis Pužņaks. Man pilnīgi pie kājas, ar ko viņš iet uz turieni, jā, es balsoju par cilvēku. Okay. Jo, nu, teiksim, to, ko viņš darīja
un dara joprojām Ukrainai. Okay. Labi. Tad sapratu par Pozņaku. Labi, ok. Tas nebija tāds, man nav te priekšvēlēšu aģitācijas rīvības tagad, ja? Bet, lai saprastu, man savukārt tad ir jāpasaka par kaut ko es tev gribēju jautāt par to, ka, ja iedomājas, ja būtu olimpiāda, kurā varētu piedalīties tie sportisti lietojot dopingu, tu gribētu tādu vērot, tādu olimpiādu redzēt? Pēc ne? Iedomājas olimpiādu, kur pār lietot dopingu. Redzi, tas arī tāds baigs triki figiņi tie dopingi. Jā, jo šobrīd viņi ir tik tādi, ka viņš tam nespējams neko nedara. Ko var lietot? Iedomājas tādu dopingu. Jebko, kaut vai, es nezinu, kaut vai apēt zirgu. Vienalga. Interesants sacīks. Iedomājies, ja kāds pārlēc pēkšņi 8 metrus. Tikai. Cik ir? 80. Kāds lēcējis 80? Vai 80? Nav skaidrs, jo, teiksim, viens vēl nav paspējis sprintu startēt, ka otrs jau finišē. Jā. Tā bija šāviens, atcerēs, viņš jau ir šeit. Jā. Tā kā multenēs tāds. Jā, vai Boratā. Nē. Kādā Boratā? Kādas filmas tu skatījies pārsvarā? Es skatos arī tādas, jā. Es arī. Kāds tāds raģētā filma, kur bija Borats, Sašas, Barons, Koens? Nebija diktators? Diktators, jā. Viņš piedalījās tur. Tu es, man liekas, ka nāc skatījies. Noskatīties? Jā, noskaties. Ir kaut kas, ko tu gribētu vēl pateikt? It kā daudz, bet tāpat nekad viss neizteiks. Ko tu vispār nodarbojas? Tagad brauks mājās tur? Man tagad, mums būs sapulcs, jo es esmu arī Antīko automobīļu kluba valdē. Okay. Mums pasākums jāorganizē. Tu zini, jau kā arī Antīkajos, tur esi labi. Paldies, ka tu nepaklausīji tiem cilvēkiem, kas tev teica, lai nenāc. Viņi neteica, lai es nenācu. Viņi teica, baigi, tur uzmanīgi. Mēli. Aiziet, paldies, ka tu atnāc. Paņem gan. Paldies, ka tu atnāc. Tikamies nākamreiz. Tu atkal skatīsies mūsu savā ekrānā. Labi. Давай, ciao. Paldies. Ok, moi c'est Zaka, je suis aux aguets comme un clébard qui monte la garde. Là je débarque avec un son tout droit sorti du fond de la cave. T'inquiète pas pour les rivaux, je les défie de main tes mains de façon. Parce que j'ai le flow qui te met des gifles avec des mains de masse. Al Pacino! It's not Al anymore. It's Dunk. Dunkachino? What's my name? Dunkachino! It's a whole new game. Dunkachino! You want creamy goodness? I'm your friend. Say hello to my chocolate blend. Everyone wants my Dunkachino. Can't get enough of my Dunkachino. And boom, there you have it. Burn this. I'm sorry? This must never be seen. Je peux faire plier ton roi vu que je me soulève comme le peuple tunisien. Combien souhaiterait me voir rester au fond d'un vrai cul-de-sac? Ça siffle dans mes oreilles, je suis détesté autant qu'un Fred Musa. J'ai une technique originale avec le français que j'amène. C'est machinal, j'écris des rimes auxquelles ils penseraient jamais. J'ai pas renoncé tant qu'ils pensent.